Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Auto DNA un Goodyear. Šodien Tavs Auto TV 3 visnotaļ atšķirīgi, bet visi kā viens raksturā un dizainā krāšņi automobiļi, kurus vieno piederība zīmolam Cupra. 310 zirgspēkus jaudīgais pilnpiedziņas Formentor, ietilpīgais un ekonomiskais Leon sportstūrē un pilnībā elektriskais Born. Kā tev šķiet, ja tagad būtu jāizvēlas viens no tiem, kuru ņemtu tu? Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Šoreiz atbildi uz šo jautājumu meklēsim kopā ar mūsu viešņu, uzņēmēju, kosmētikas zīmola LaBrains izveidotāju Līgu Brūniņu. Viņa ieguvusi ķīmijas bakalaura grādu, vīdes ilgtspējas un pārvaldes maģistra grādu, zinātņu doktora grādu reģionālajā ekonomikā. Viņas izglītība, pieredze un arī intereses palīdzējušas izveidot uzņēmumu LaBrains, kas ražo dabisku kosmētiku īpaši jutīgai ādai. Šodien Tavs Auto TV Līgai no šiem 3 būs jāizvēlas sev un savam uzņēmumam piemērotākais auto. Man patīk braukt. Man ir ceļš patīk braukt vienai. Tāpēc, ka ja es vedu kādu mašīnā kā biedru, tad man ir stress, jo man bail, ka es braukšu par ātru vai par asu un cilvēks sāks baidīties. Bet redzēs, tagad jūt, ka man patīk. Noteikti dienesta auto ir kaut kas plašāks nekā tikai pārvietošanās līdzeklis. Un tas ir varbūt arī atkarīgs no uzņēmuma. Ja mēs runājam par uzņēmumu, kuram būs tikai minimālās izmaksas, tad varbūt viņi izvēlēsies vienalga, ko šim brīdim lētāko risinājumu. Bet ja mēs runājam par uzņēmumu, kas vēlās ilgtspējīgi strādāt, kurš vēlās parādīt, ka viņi būs pēc kāda laika, viņi rāda savu politiku, viņi mēģina piesaistīt darbiniekus, kaut vai parādot savus risinājumus, kā viņi redz, kāda ir mūsu vīzija. Es nevaru iedomāties, ka auto nav kā vizītkarte. Dizainam, manuprāt, ir ļoti liela nozīme. Tas ir viens no rādītājiem, kas spēj nodot tavu kaut kādu gaumi, stilu un vērtības. Protams, ir tā, ka viens ir tavas vēlmes un ko tu vari, un tad nākamotnē kāds attīstās. Tur var runāt par krāsu, par ekonomiju, var runāt par stilu vai tās mašīnas vārdu, par ilgtspējības principiem. Emocijas. Noliksim tās uz brīdi maliņā. Un paskatīsimies uz šiem 3 auto grāmatvēža un uzņēmuma vadītāja acīm. Kā zinām, lai kaut ko nopelnītu, nepietiek vien ar lielisku produktu vai pakalpojumu, kur esat radījis. Ir jāsako līdzi ieņēmumiem un tēriņiem. Un to vidū ir arī transporta izdevumi un degviela. Interesanti, ka Formentor VZ, neskatoties uz savu 310 zirgspēku jaudu, ir gana taupīgs auto. Tā vidējais degvielas patēriņš ilgtermiņā nepārsniedz 9 litrus uz 100 km. Un tie nav dati no kataloga. Esam par to pārliecinājušies paši praksē, veicot 3800 km ar vidējo degvielas patēriņu 8,6 litri. Tātad 100 km maksātu aptuveni 15 eiro. Leon versijā ar 1,5 litru dzinēju būs vēl taupīgāks. Vidēji 6-7 litru uz 100, jeb aptuveni 100 km cena 10,5 eiro. Un visbeidzot Born. Tā vidējais elektrības patēriņš uz 100 km ir aptuveni 18 kW, jeb Eleport uzlādes stacijās no 3,6 līdz 5,4 eiro par 100 km. Piekritīsit, nav slikti 200 zirgspēkus jaudīgam kompaktniekam, vai ne? Man patīk, kā vadās. Man šķiet arī, ka tas varētu būt ārts, ja ir arī kā ģimenes auto sievietei, ka viņš ir tāds viegls, liekas. Ja parasti māmiņas, ja brauc, viņām ir bērni, rati vai ļoti daudz somas līdzi. Un man patīk, kā šī mašīna uzvedās manās rokās. Visā sajūta pat nebraucot, ka šī ir jaudīga mašīna. Ir, to var just. Man patīk. Tev ir uzrāviens, tev ir smaids, tu jūties tāds aktīvs un adrenalīns rodās. Runājot par dinamiku, šī trio nepārprotams līderis ir Formentor VZ. Lai sasniegtu 100 km/h, tam nepieciešams 4,9 sekundes, un tā maksimālais ātrums ir ierobežots pie 250 km/h atzīmes. Arī Born ir gana sportisks braucamais. Jaudīgākajā e-boost versijā tam ir 230 zirgspēku, 50 km/h šis auto spēj sasniegt nieka 2,6 sekundēs, bet 100 km/h 6,6 sekundēs.
Atgriežoties pie Formentor, ja jums nav vajadzīgi jau minētie 310 zirgspēki, tas ir pieejams arī 2-veida izpildījumā, kurš aprīkots ar tādu pašu 1,5 litru turbomotoru kā šajā Leon Sports Tourer, vai arī 1,4 litru e-hibrīdu. Tomēr, ja, kā saka, nauda nav problēma, tad 310 zirgspēku vilinājums ir tā vērts. Formentor ir gluži vai radīts šim dzinējam. Tā skaņa un dinamika savaldzinās jūsu vienā mirklī. Man patīk pieskāriena sajūta, man patīk, kāda ir apdara. Man vienmēr ir ļoti svarīgi krāsas tonis, kas, manuprāt, norāda uz to uzņēmuma niansi. Un šeit es jūtu to labo krāsu. Man patīk šis te bronza brunganais risinājums. Es saku, tas sakrīt ar labreiz. Pilnībā man šeit uzskata ļoti, ļoti līdzīga krāsa. Maza svītriņa, kas liek piesiet aci kaut kur. Protams, ar degvielas uzpildu vien auto lietošanas izdevumu sadaļa nebeidzas. Nedrīkstam aizmirst par apkopēm un par nodokļiem. Piemēram, uzņēmuma vieglo transporta līdzekļu nodokļu likme Cupra Born būs vien 15 eiro mēnesī. Leon Sports Tourer ar 1,5 litru 110 kW motoru 33 eiro. Bet Formentor VZ, tā kā tā dzinēja jauda pārsniedz 300 zirgspēku atzīmi, 159,6 eiro mēnesī. Apkopju ziņā vismazākie izdevumi būs Born. 5 gadu griezumā pie nobraukuma 100 000 km tas veidos vien nieka 713 eiro. Abiem iekšdedzes brāļiem šie izdevuma pozīcija būs lielāka. Apkops jāveic ik pēc 2 gadiem, jeb līdz 30 000 km. Savukārt ceļa nodoklis Born, kā jau elektroauto pienākas, ir 0. Cupra Leon Sports Tourer tas ir 90 eiro, bet Cupra Formentor VZ 132 eiro. Man patika visas mašīnas. Elektroauto, manuprāt, ir gan nav garlaicīgi, jo uzrāviens elektromotoram ir labāks nekā iekšdedzes dzinējam. Viņš ir ātrāk uzņem. Tev ir lielāka manevrības spējas, tu vari ātrāk uztēties. Tā kā, ja, piemēram, patīk tā pa pilsētu braukt, man šķiet, ka tas ir izcila iespēja iemācīt visiem rāvēslēdzēju principu. Es pati nebraucu ikdienā ar elektroauto. Es esmu pāris reizes paņēmusi no kolēģiem, mans biznesa partners. Viņai ir arī elektroauto. Bet šis man patīk labāk. Un elektroauto parasti ir tāda problēma, ka viņi nav glīti lielākoties. Mēs nerunājam par kaut kādiem augstas klases, kas ir super dārgie. Bet šis ir patīkams. Jautājums ir, protams, kas ir skaistums. Un skaistums ir ne tikai dizaina estētiski skaists, bet kopumā ar visām vērtībām. Man šķiet, ka mūsdienās sāk attīstīties šī jaunā skaistuma izjūta, kas parāda tavu domāšanas veidu arī no pievienotās vērtības. Un elektriskā mašīna, tas ir tas pats, kas piedod klāto vērtību, kas iedod to skaistumu. Esam to jau teikuši un teiksim vēlreiz. Cupra stiprā puse ir detaļas, jeb nianses. Un tieši tās to padara atšķirīgu no pārējiem. Savukārt prasmīgi apvienotas nianses dizainā ir tas, kas padara auto par gardumu, kuru gribas izbaudīt un izbaudīt. Lai vai kā visi 3 no šīs trijotnes, pat neatkarīgi no tā, ar kādu dzinēju tie būs aprīkoti, spēs sagādāt jums pašu svarīgāko, proti baudu no brauciena. Tā kā jums atliek pavisam viegls uzdevums – izvēlēties savējo. Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Auto DNA un Goodyear.